Lasījums no Praiviešu Esejas grāmatas 29. nodaļas. Vai nav vēl tikai īs brīdis, un Libāna būs kļuvis auglīgs dārzs, bet dārzu vērtēs tikai kā mežu? Tanī dienā kurlie dzirdēs grāmatas vārdus, un aklo acis varēs raudzīties ārā no krēslas un tumsas. Nelaimīgie un pazemīgie priecāsies tā kunga priekšā, un nabagie un niecīgie cilvēku starpā gavilēs par Izraēlu svēto, jo varmākas būs izbeigušies un paļātāji vairs nebūs. Arī tie, kas tiecas uz ļaunu, būs iznīcināti. Tāpat arī visi, kas citus pavedina ar saviem vārdiem uz ļaunu, uzbrūktam, kas tiesas spriež vārtos, un aiz niecīgiem iemesliem nepareizi apvainot taisno. Tādēļ saka tas kungs, kas izglāba Ābrahamu, Jēkaba namam. Jēkabs nekļūs vairs kaunā, un viņa vaigs vairs nenobālēs. Jo kad viņš un viņa bērni redzēs manu roku darbu viņu vidū, tie svētīs manu vārdu, piesaugs Jēkabu svēto un parādīs bijību Izraēla dievam. Un tie, kuru gars tagad maldās, nāks pie atzīšanas, un neapmierinātie pieņems pamācību. Tā kunga vārds. Pateicība Dievam. Lasījums no apustuļa Pāvila 1. vēstules korintiešiem 15. nodaļas. Brāļi, es jums atgādinu evaņģēliju, ko jums jau esmu pasludinājis, ko jūs esat dabūjuši un kurā jūs arī stāvat, kas jums arī dod pestīšanu, ja jūs to paturat kādā veidā, kā es jums to pasludināju. Citādi jūs būtu velti kļuvuši ticīgi, jo es jums vispirms esmu mācījis, ko es pats saņēmu, kā Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem, un ka viņš aprakts un 3. dienā augšām cēlies pēc rakstiem, un ka viņš ir parādījies Kēfam, pēc tam tiem 12. Pēc tam viņš ir parādījies vairāk kā 500 brāļiem vienā reizē, no kuriem daudz ir vēl dzīvi, bet citi jau miruši. Pēc tam viņš parādījās Jēkabam, tad visiem apustuļiem. Kā pašam pēdējam viņš parādījās arī man, kā kādam nelaikā dzimušam. Jo es esmu mazākais apustuļu starpā un neesmu cienīgs, kā mani sauc par apustuli, tādēļ, ka es vajāju Dieva draudzi. Bet no Dieva žēlstības es esmu, kas es esmu, un viņa man dāvātā žēlstība nav bijusi veltīga. Es esmu vairāk par viņiem visiem strādājis. Tomēr ne es, bet Dieva žēlstība, kas ir ar mani. Lai vai es, vai viņi, tā mēs sludinām, un tā jūs kļūsit ticīgi. Tā kunga vārds. Pateicība Dievam. Mēs klausīsimies Jēzus Kristus evaņģēliju, ko uzrakstījis svētais Marks 7. nodaļā. Tad no Tīras apvidus atkal aizgājis, viņš caur Sidonu nonāca pie Galilejas jūras, Dekapolas apvidū. Pie viņa atveda kādu kurlmēmu un lūdza, lai viņš tam uzliek rokas. Un viņš aizvedis to no ļaužu pūļa sauru, lika pirkstus tā ausīs un spļāva un aizskāra tā mēli. Un paskaties uz debesīm, viņš ievaidējās un sacīja efata, tas ir atveries. Un viņa ausis tūlīt atvērās un mēles saites atraisījās, un viņš sāka skaidri runāt. Un viņš tiem piekodināja nevienam to nestāstīt. Bet jo vairāk viņš aizliedza, jo vairāk tie daudzināja. Un ļaudis ļoti brīnījās un runāja, viņš visu labi izdara. Kurlie spēj dzirdēt un mēmie runāt. Tā kunga evaņģēlijs. Slavu Tev, Kristu. Debes Tēvs, nāc ar savu svēto garu. Atver Tavu patiesību, kas Tavā vārdā. Liec, lai tā paliek mūsu sirdīs, lai tā nes bagātīgus augļus. Lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Lūdzu, sēdiet.
Es esmu dzirdējis tādu paradoxālu joku. Paradoxālais joks ir, ka mēmais teica kurlajam, ka aklais esot redzējis, kā klibais lec pāri sētai. Mēs arī evaņģēlijos lasām, kur Jēzus saka, redzēdami neredz, dzirdēdami nedzird. Par aklumu Jēzus saka, ka ja aklam ceļu rādīs, viņi abi iekritīs bedrē. Un mēs saprotam, ka Jēzus nerunā vien par fizisku aklumu, kurlumu vai mēmumu. Pirms kādiem 10, 11 gadiem, es neatceros vairs īsti precīzi, mēs ar Aiju vēl nebijām precējušies, tātad vairāk nekā 12 gadi. 13. Jā, nu redz, kā ātri tā atmiņa pieviļ. Es biju Tāls draudzē jauniešu vadītājs, un man nebija arī nojausmas par atbrīvošanas kalpošanu pārāk liela, bet man bija sapņi, kas ik pa laikam ar kādiem periodiem atkārtojās, nezinu, pāris mēnešu starpā, kādreiz varbūt pusgads, pagāja varbūt kādreiz gads. Tie bija kopā kā 4-5. Un šajos sapņos bija dažādi scenāriji, bet viss beidzās ar to, ka sapņu personāžos es atpazinu velnus un sāku ar viņiem cīnīties. Un es zināju, kas man ir jādara. Es teicu, Jēzus Kristus vārdā Sātana atkāpies. Un tad, kad es vienmēr to gribēju darīt, tad kaut kādā pārdabiskā veidā šie velni to nenormāli bloķēja nost. Kādreiz man drusku izdevās kaut ko izteikt, kādreiz vispār neko. Un vienā reizē es biju nonācis slimnīcā, un tur ieveda kādu cilvēku palātā pa dienu, kam bija roze. Un es dzirdēju, kā šie ārsti vīrietim saka, nu, vai nu tu nāc pie mums, vai nu tu pie tantēm, bet abas lūdzu kopā nejauc. Kaut kāds tāds teksts no ārsta izskanēja. Un kaut kad aizbrauc šis vīrietis, atbrauc radi, un vēlu vakarā viņu atved atpakaļ. Jau tumšs bija, viss jau gulēja, bet viņi ielika atpakaļ, un viņš gulēja savā gultā. Un tanī naktī atkal bija ļoti, ļoti spēcīgs sapnis, atkal līdzīgi, bet šoreiz bija tas ļoti spilgts, un es pat to vēlnu sejas redzēju. Viņi turēja manu muti ciet. Un bija tāda sajūta, ka matriksā tā muti ir aizaugusi. Un es pamodos, un es kādu minūti to muti nevarēju dabūt vaļā. Es nesapratu, kāpēc es šādu sapņus redzu, ko viņi nozīmē. Man viņi īpaši nebiedēja, arī pārāk lielu diskomfortu nesagādāja. Tā kā, man nebija kas viņus skaidrot, tā es arī viņus atstāju. Bet vēlāk es sapratu, pat kaut kad nesen pirms kāda gada, ka tas bija stiprinājums. Tas bija tāds stiprinājums, jo acīm redzot šie vēlni saprata vai nojauta, ar ko vēlāk man būs jākalpo. Ka man būs jākalpo ar atbrīvošanas kalpošanu. Un es nezinu par šitiem 11 gadiem, ja es skaitītu, cik tie dēmoni ir padzīti, tie būtu 1000. Viņi vēlējās jau tad muti turēt ciet. Un šādi šie vēlni grib turēt ciet kristiešu mutes, acis, ausis, sirdis. Un nevienu šo fizisko redzi, dzirdi un tā tālāk, bet garīgi. Tie nevēlas, lai kristietis dzird Dieva balsi, lai kristietis būtu svētā gara vadīts, lai kristietis nebūtu savā aicinājumā. Un lai kristietis nelietotu svētā gara dāvanas. Vēlniem tā ir katastrofa, ja kristietis lieto svētā gara dāvanas. Kādēļ? Tādēļ, ka šādi tiek sagrauti vēlna plāni. Šādi vēlniem tiek atņemta, ja tā var izteikties, dzīvojamā platība. Šādi tie tiek likti kaunā, un no viņu rokām tiek izrautas dvēseles. No viņu rokām tiek izrauti kristieši, kas ir mocīti gadiem. Un ir kāds reizes, kad mēs katrs dzīvojam savu dzīvi, mēs esam savā rutīnā,
mēs zinām savas lietas, mēs pie savām kaut kādām problēmām, lietām, kas mūs nospiež, esam pieraduši, un tāpat arī es. Bet tad atnāk kāds cilvēks uz kalpošanu, un es saprotu, ka tas cilvēks dzīvo tīrā ellē. Es domāju, kā šādi var padzīvot? Tas ir briesmīgi. Cik šo cilvēku moka nost viss kaut kas. Ja kristietis ir savā aicinājumā un dziedināts un lieto savas dāvanas, tā vēlniem ir katastrofa. Jo caur šādu kristieti izplatās evaņģēlijs pie neticīgajiem, nostiprinās pie ticīgajiem, un tas izraisa to, ka vēl vairāk ticīgos sāk kalpot ar pilnu jaudu, kā svētais gars caur viņiem to vēlas izdarīt. Vēlna mērķis ir iznīcināt evaņģēlija vēsti, jo caur to atgriežas un to glābti cilvēki un tiek izrauti no vēlna rokām. Zinu pat tādus, kas ir izrauti no sātanistu sektas. Iedomājieties, cilvēks aizgājis tik tālu, ka viņš jau ir sātanistu dievkalpojumā. Un viņš tiek izrauts, viņš atgriežas, viņš kalpo Dievam. Viņš nomaina kungu. Evaņģēlijs ir tik spēcīgs. Evaņģēlijs liek kurlam dzirdēt, aklam redzēt, gan fiziski, gan garīgi. Evaņģēlijs uzceļ no miroņiem. Ja te ir grūti saprast, tad šī ir augšām celšanās aina, kur romiešu karēvi ir pārbijušies izmisumā. Varbūt kādiem var šķist, ka Jēzus augšām celšanās ir bijusi tāda klusa un mierīga. Jēzus tā kā augšām cēlās, tur atnāca pie mācekļiem caur aizslēgtām durvīm, nevienam tur nerādīdamies. Tad viņi visi aizgāja ārpus Jeruzālemes, un tad Jēzu uzņēma debesīs. Pirmkārt, Jēzum augšām ceļoties, bija liela zemestrīce. Visi saprata, ka kaut kas notiek. Un cilvēki jau saprata pēc šīs zemestrīces, jo Jēzum mirstot bija zemestrīce, šis priekškars starp. Mums baznīca arī kaut kādā mērā tādā ir veidota, svētā vieta, vissvētākā vieta. Un visvētākā vieta bija ar tādu biezu priekškaru aizklāta, jo tur nedrīkstēja neviens ieiet. Un tikai vienreiz gadā augstais priesteris. Un tā tika pārplēst uz pusēm, tādā veidā simbolizējot, ka caur Jēzu mēs varam nākt pie Dieva bez bailēm. Tāpēc arī ir tas pants bez bailēm. Tāpēc, ka jūdu tautai bija bailes tur ieiet, un to arī nedrīkstēja. Un ja kāds būtu arī iegājis, tad tam būtu jāmirst. Pārvedot šo derības šķirstu, šis derības šķirsts sašķobījās, un kāds pieskārās, un viņš nomira. Tāpēc, ka grēcīgs cilvēks pieskārās svētumā. Bet tad, kad mēs caur Jēzu Kristu esam šķīstīti, mēs varam droši nākt visvētākajā vietā. Un bija otra zemestrīce, kad Jēzus augšām cēlās. Otrkārt, eņģelis, kas izskatījās kā zibens, nāca un novēla akmeni no kapa. Treškārt, augšām celtais Jēzus 40 dienas parādījās ļoti daudziem cilvēkiem, un kā Pāvils saka, vienā reizē 500 cilvēki vienā reizē redzēja augšām celto Jēzu. Lai kā šie reliģiskie līderi nebūtu mēģinājuši to notušēt, noslēpt, tie to nespēja. Un Jēzus augšām celšanos visai pasaulē un arī šodien, un kāda varbūt tās kristīgās ticības pretinieki runā tam pretī, bet viņi neko nevar izdarīt šai liecībai, ka ar Jēzus augšām celšanos Jēzus iezīmē to, ka tā ir iespējama, ka ar nāvi viss nebeidzas, ka tā ir skaidra zīme. Jēzus dod apsolījumu, ka arī mēs tiksim augšām celti. Nāve mūs nespēs paturēt savā varā. Kādēļ? Kādēļ nāve mūs nevar paturēt savā varā? Kā jūs domājat? Jā, es gribētu vēl precīzāk formulēt. Kas ir tas galvenais iemesls? Es jums došu tādu, bišķiņ pateikšu priekšā. Grēka alga ir nāve. Pieaugušie arī domājiet.
Jā, tuvāk. Jēzu Kristu ir mūsu grēki piedoti. Jēzu Kristu, nāve nevarēja Jēzu paturēt savā varā, ja viņam nebija grēki. Nāve nevar mūs paturēt savā varā, jo Jēzu Kristu mūsu grēki ir piedoti. Nāvei vairs nav varas pār mums, jo Jēzus ar savām asinīm mūs ir izpircis no nāves varas. Bet šie vēlni māna kristiešus. Tie mēdz mocīt kristiešus, iestāstīt mums, ka nav nekādas iespējas no viņiem vaļā tikt. Un kādreiz varbūt pat mēs neatpazīstam, ka tie ir vēlni, kas mūs moka, bet viņi dzen depresiju, vainas apziņu, tumsu, vienkārši, ka mēs viņu nevaram izskaidrot, kas tas ir, bet mēs jūtamies slikti. Un viņa parāda, cik viņi ir spēcīgi un ka mēs no viņiem vaļā nevaram tikt. Ka mēs nevaram beigt grēkot, ja mēs to esam iesākuši un tajā iepinušies. Ka mēs nevaram beigt grēkot ar vieniem un tiem pašiem grēkiem. Un viņi iestāsta kristietim, ka tie esam mēs, kas esam alkatīgi, matkārīgi, miesaskāri, rupji, slinki. Bet īstenībā tie ir dēmoni, tas ir viņu raksturs. Dievs nav radījis šādus mūs. Un problēma ir tieši šajā evaņģēlija izpratnē. Dieva vārds tam runā pretī. Dieva vārds saka, ka es esmu brīnišķīgi radīts. Vienās rekolekcijās es pateicu, ka ir divas realitātes. Ir Dieva realitāte un ir tā realitāte, ko vēlns mums uzspiež. Un tā vēlna realitāte mums šķiet ļoti reāla. Es nezinu, cik dabiski mums ir no rīta pamosties, piet pie spoguļa, paskatīties un pateikt, es esmu skaists. Cik tas ir vienkārši. Bet te ir teikts, tu esi brīnišķīgi radīts. Tā ir Dieva realitāte. Mēs ejam pie spoguļa, mēs ieraugam vēlna realitāti. Viņš mums to uzspiež tā redzēt. Un lai varbūt mēs pat citiem cilvēkiem šķietam skaisti, mēs paši tam nespējam noticēt. Viskaistākie cilvēki bieži vien domā, ka viņi ir neglīti. Un to realitāti rada dēmoni. Viņi uzspiež mums savu personību, jo viņi ir mantaskāri, alkatīgi un tā tālāk. Un cilvēks, nezinot, labprātīgi šo dēmonu identitāti pieņem. Un šī dēmona identitāte vienā brīdī kļūst par šī cilvēka identitāti. Jo viņš saka, es tas esmu, kas viss tās lietas dara, kas tā domā, kam tādas domas iet pa galvu, visādas briesmīgas, no kā man pašam bail. Un par visiem grēkiem, ko cilvēks izdara zem dēmonu spiedienu, atbild cilvēks. Mēs nevaram pateikt, dēmoni to izdarīja. Tāpēc arī Pāvils saka, brāļi, daru jums zinām evaņģēliju, ko jums pasludināju, un ko jūs arī pieņēmāt, un kurā stāva. Caur to jūs arī tiekat glābti, ja vien stingri turaties pie tā, ko es esmu jums pasludinājis. Citādi velti esat sākuši ticēt. Grēksūdze. Kad kristietis izprot evaņģēliju, tas nāk grēksūdzē. Un kas notiek grēksūdzē? Grēksūdzē mēs sevi atdalām no šīs dēmona personības. Ja varbūt vienkāršā valodā runājot, Jēzu piedod manus grēkus, man žēl to, ko es izdarīju. Šādā veidā es nepiekrītu tam, ko es izdarīju. Man par to ir žēl, es to atdalu no sevis nost. Dēmonam nav žēl, jo tā ir viņa būtība darīt šos grēkus. Bet man ir, un es nepiekrītu tam, ko šis dēmons ir man uzspiedis darīt. Evaņģēlijā mēs saprotam, ka Jēzu Kristu mūsu grēki ir piedoti, un šie dēmoni mūs nespēja paverdzināt. Un tā ir tā lielā, dziļā atziņa, ko evaņģēlijs atklāja. Tie nevar piespiest mums turpināt grēkot ar vieniem un tiem pašiem grēkiem. Jēzu Kristu visi grēki piedoti. Un saprotot šo evaņģēliju, mēs varam tiem, uz kur pusi tas pirks sanāk, uz to pusi, pavēlēt viņiem iet prom.
Tu, kas man liec iekārot mantu, cilvēkus, statusu, tu, kas man liec izpatikt, uzkundzēties, kontrolēt, tu, kas liec raizēties, tu, kas biedē, tu, kas liec aprunāt, kas liec paaugstināties, tev nav tiesības uz mani. Tad jūs saprotat, sākumā ir jāsaprot, jāatdala, ka tā Dieva realitāte, es esmu brīnišķīgi radīts. Un tad ir jāparāda durvis, jo evaņģēlijā mēs zinām, ka Dievs to mums ir devis. Mēs varam teikt, es no tevis atsakos, Jēzus Kristus vārdā, ej prom. Viņiem ir jāiet. Uzstājiet uz to, jo tie cer, ka mēs evaņģēlijā sašaubīsimies. Ka mēs domāsim, ka mēs esam tādi cilvēciski cilvēki, ka mēs nespēsim tādiem spēcīgiem dēmoniem pavēlēt, lai viņi aiziet. Bet mums ir jālasa evaņģēlis, mums ir jālasa vairāk Bībeli, kur Jēzus par to runā. Mēs esam grēcīgi cilvēki, bet mēs esam tādi, kuru grēki Jēzu Kristu ir piedoti. Un ne mēs uzstādām noteikumus, bet Jēzus, viņa spēkā viņi iet prom, un ne mūsu spēkā. Dēmoni ir dēmoni. Tie ir spītīgi, stūrgalvīgi, tie pretojās, tie mēģinās parādīt, kā, viņi radīs ilūziju, kā viņi ir tādi, kas vienkārši neies prom. Kādreiz ir cilvēki ar garu izšķiršanas dāvanu, un pat viņi kādreiz saka, ka tie dēmoni tā kā ir nostājušies pozīcijā, ka viņi neies prom. Un es kādreiz jautāju, kādēļ? Viņiem nav iemesli, viņi vienkārši neies. Un es esmu piedzīvojis to, cik evaņģēlijs ir spēcīgs, tajā nešauboties, uz to uzstājot. Un nevis, ka tur varbūt ir vajadzīga kaut kāda mistiska ticība, kas mums trūkst, bet mums vienkārši jāuzstāj uz to, kas ir rakstīts Bībelē. Šaubīties nozīmē padoties, nolaist rokas, bet padoties nozīmē, ka šis evaņģēlija vārds nav patiess. Un ir bijuši gadījumi, ka es esmu uzstājis vairākas stundas, turējies pie sava, un viņi ir aizgājuši. Un nākamā reizē tur vairs stunda nav vajadzīga, jo viņi jau zina, ka jūs esat uzstājīgi. Viņi zina, ka jūs stāvat evaņģēlijā un jūs nepadosieties. Un līdzīgi ir piemēram, kad jauni kristieši cīnās, tiešām to vārdu var lietot, cīnās katru svētdienu atnākt uz dievkalpojumu. Viņi cīnās. Un tā ir līdzīga cīņa. Un sākumā notiek brīnum lietas. Pēc iesvētībām mašīna salūst, bērns saslimst. Tad dažādi korķis uz ceļa, ka nevar tikt cauri. Kaut kādu laiku tas notiek. Un ja tas kristietis ir pilns apņēmības, ka viņš nāks un nepadosies, pēc mēneša 2 atnākt uz dievkalpojumu, tā vairs nav problēma. Ja taisnība tā, ka pamostās un tas dievkalpojums vajag, pietrūkst. Un šie dēmoni ir atmetuši ar roku. Šādam kristietim neko vairs nevar. Viņi saprot, ka nav jēgas tērēt savus resursus. Šo kristieti nevar piemānīt. Ja zūd pārliecība, ticība un cerība cīņā ar šo ļaunumu, ar šiem dēmoniem, vienkārši griezies pie Jēzus. Jebkurā brīdī, arī varbūt nonākot kaut kādā strupceļā, tā ir ļoti, ļoti spēcīga lūkšana. Jēzu, palīdzi! Ko man tālāk darīt? Es vairs nesaprotu. Es nezinu, kur es esmu un kur tālāk iet. Tā ir ļoti spēcīga lūkšana. Jēzus ir mūsu kungs visās lietās. Un kad mēs esam nonākuši strupceļā, mēs nākam ar šādu lūkšanu, un tā ir ļoti spēcīga. Vecajā derībā mēs dzirdējām šos vārdus, ko Ivars lasīja. Nelaimīgie priekā piepulcēsies kungam, un nabaga ļaudis līksmos par Izraēlas svēto. Varmākas būs prom, vairs nebūs izsmējēji, iznīdēti būs visi, kas dara netaisnību, kas cilvēku apbriecina ar vārdiem, kas uzglūn vārtos tam, kas spriež tiesu, un ar niekiem novērš taisno. Te mēs redzam, mums ir apsolījums, ka Dievs likvidēs ļaunumu. Un mēs varam domāt par to, kas ir šie varmāks un izsmējēji, kas šeit ir minēti. Es teiktu, ka tie ir dēmoni raksturi, tie ir dēmoni. Un tie varbūt ir cilvēki, kas ir dēmonu identitāti pieņēmuši. Un daudzi kristieši varbūt baidās no, tas ir atkal viens aspekts, baidās no šiem Bībeles pantiem, kur ir, ja vai jūs nezināt, ka netaisnie nemantos Dieva valstību,
Nepievilieties, ne netikli, ne elpu kalpi, ne laulības pārkāpēji, ne malaki, ne vīriešu piegulētāji, ne zagļi, ne mantrauši, ne dzērāji, ne zemotāji, ne laupītāji neiemantos Dieva valstī. Tie kristieši, kas cieš no šīm lietām, un tādi noteikti ir, tie mēģina šīs lietas sevi apspiest, ar tām cīnīties, tie nepieņem šo dēmonu identitāti, bet tā vēl ir tik joprojām spēcīga, ka krīt šie kristieši. Un es zinu tādus kristiešus, kuri cīnās ar alkohola atkarību un nevēlas būt šie dzērāji, kas netiks debesu valstībā. Tie krīt tik pa laikam, un šī krišana var pat būt regulāra, bet viņi nepieņem šo dzērāja identitāti. Viņi nepieņem šo dēmonu. Grēksūdze ļoti palīdz no šīs dēmona identitātes atdalīties. Ja jūs redzat lauvu un jērs, un tas ir tas, mēs vispār nevaram iedomāties, kā tas varētu būt pasaule bez ļaunuma, bez grēka, bez nāves. Kā mēs dzīvotu? Kā tas viss būtu? Mēs tur varam attīstīt to domu, nebūt policijas, nebūt slimnīcas, nebūt varbūt valsts struktūra vispār vajadzīga, jo likuma nav vajadzīga, jo grēka nav, ļaunuma nav. Lauva var ar jēru atlaisties un padraudzēties. Nebūtu jebkādas demoniskas tieksmes uz ļaunu. Kā būtu dzīvot pilnīgā svētumā? Uz svētumu mēs esam aicināti tiekties katru dienu, noraidīt dēmonu identitāti, ko tie cenšas mums uzspiest, un parādīt tiem durvis prom no mums. Es novēlu un lūdzu par mums, ka neskatoties ne uz ko un ne uz vienu, ka mēs varam stāvēt Jēzus Kristus evaņģēlijā, ko iepriekš jau Jēzus priekš mums ir izcīnījis, mirdams pie krusta un izliedams savas asinis, ar kurām viņš mūs ir taisnojis Dieva taisnās tiesas priekšā un atpircis mūs visus no velna un nāves varas. Amen.